uzreiz gribu pateikt, ka šī nav sagatavota intervija. Es atbraucu ciemos pie mūsu Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības mūsu operatoru, un man ir 5 minūtes laika, lai nedaudz apstāstītu, ierunātu par to, kas es esmu, kas ir Geto Basket, kas ir Geto Family un kā es tur nonācu. Sākšu ar to, ka es esmu Mārcis Lēziņš, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības vadītājs kopā ar vairākiem jauniem, talantīgiem, spēcīgiem cilvēkiem. Es attīstu ielu vingrošanu Latvijas teritorijā un daram mēs, man liekas, to labi. Daram mēs to skaļi, un tie cilvēki, kas mūs ir redzējuši, viņi, protams, dalās divās frontēs. Ir tie, kam tas patīk, un ir tie, kam tas nepatīk. Runājot par Geto Basketu, tātad Geto Basketu man uzreiz, ja es izdzirdu Geto Basketu, man uzreiz ir asociācija Raimonds Elbukjans, apkārt viņam cilvēki un nenormāli veiksmīgi izdevies pasākums. Geto Basket principā kā tāds jau ir kļūst par brendu ielu kustībai, ielu sportam, kas ietver sevī tagad gan futbola ielu, kas bija jaunums pēdējā Geto Basket pasākumā, gan dejas, gan ielu vingrošana. Tas pats volejbols notiek. Ir ļoti daudz interesantu pasākumu, notiek freestyles, tur čaļi ar BMX-iem malus, čaļi tur, ko tik tur čaļi nedara, bumbas griež, tur mixtaiperi. Tas, man liekas, ir kaut kas tāds, kas jau vairs Geto Basket formātu vienkārši zem tiem vārdiem it kā vairs neiet, jo it kā liekas, ka Geto Basket un tad tam vajadzētu uzreiz būt basketbolam, bet nē, basketbols ir tikai daļa no šī pasākuma. Kā es nonācu līdz Geto Basketam, bija tā, kad mēs nodibinājām Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību, sākām aktīvi darboties, sākām parādīt sevi, sāk cilvēki par mums interesēties, un vienu dienu mums piedāvāja piedalīties Geto Basket Winter Edition pirmajā pasākumā, kas notika, ja nemaldos, 20. novembrī. Un mēs veiksmīgi nostartējām šajā pasākumā, pulcējām ap sevi ļoti daudz interesants, pulcējām ap sevi ļoti daudz cilvēks. Šis pasākums raisīja ļoti daudz pārdomas. Daudziem cilvēkiem izraisīja lielu interesi par to, ko mēs darām un kāds ir tas mūsu formāts. Un tas mūsu formāts ļoti labi saskanēja ar to Geto Basket formātu, un kopš tās dienas, principā, mēs sākām strādāt ar Geto Basketu. Ja runā konkrētāk par Geto Basketu, tad man ir liels prieks teikt to, ka kopš kādu laiciņu atpakaļ esmu strādāt street basket komandā ar savām idejām, ar saviem darbiem un ar to, ko es daru. Es palīdzu šos pasākumus radīt vēl labāks, vēl krāšņāks, vēl spēcīgāks. Un man ir liels prieks strādāt man liekas, tik veiksmīgā komandā, kas savieno tik daudz interesantus, jaunus, spēcīgus, talantīgus cilvēkus, kas ir atnākuši visi ar kaut kādu vienu mērķi uztaisīt. Jo Geto Baskets jau nav, neviens uz to pasākumu nenāk, lai nopelnītu. Tas ir tie cilvēki, kas to dara, tā ir iespēja viņiem uztaisīt sev un sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem svētkus. Man liekas, tas arī ir tas krāšņākais tajā Geto Basket pasākumā kā tādā. Ja runā par Geto Family, tad Geto Family sevi ietver dejotājus, futbolistus, basketbolistus, vingrotājus un Geto Family tas ir ielu kultūras tāda ģimene un laikam mūsu valstī šīs ģimenes tēls un galva uz doto mirkli ir Raimonds Elbukjans, un es novēlu viņam tādam arī būt, un man liekas, ka cilvēki, kas ir ap viņu, komanda, kas strādā jau ilgstošāku laiku kopā ar Raimi, ir, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti interesanti, inteliģenti, un tas, kā viņi dara lietas, ir, man liekas, redzams pasākumos, jo pasākumi izdodās, pasākumi sanāk, un pasākumi būs, man liekas, vēl labāk un vēl krāšņāki, jo komanda nepārtraukti strādā. Mēs nepārtraukti strādājam priekš tā, lai izdarītu kaut ko labāk un izdarītu kaut ko interesantāku. Tātad nonācis Geto Basketā es esmu, nonācis Geto Family es esmu, un es ceru, ka es šeit ģimenē attīstīšos, un viņi dod man daudz spēkus un enerģijas vispār ikdienā. Šie cilvēki dod man ļoti lielu iedvesmu tam, ko es daru, kā es daru. Un es gribētu novēlēt visiem tiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Geto Basket organizāciju, novēlēt viņiem veiksmu, spēku, izturību,
Visiem cilvēkiem, kas piedalās, es novēlu piedalīties vēl, novēlu, tā teikt, ar kaut kādu savu. Mēs pat parūpēsimies un izdarīsim visu, lai turpmākie pasākumi, lai viss, kas būtu saistīts ar Geto basketu, lai tas nosaukums Geto basketu, lai viss, kas būtu ar šo saistīts, cilvēkiem asociētos ar kvalitāti, cilvēkiem asociētos ar kaut ko jautru, labu, interesantu, jo lai visi zina, ka ielu kultūra un ielu sports tas nav nekas netīrs, tas nav nekas slikts, šeit nav nekāda narkomāna, šeit nav nekāda. Te ir spēcīgi jaunieši, interesanti, kuriem tas saista. Un es domāju, ka mēs visi stāvam, Geto Family, mēs stāvam reāli kaut kādas revolūcijas priekšā, kad vispār pieņem tā terminoloģija par sportu, viņa izies ārā no saviem rāmjiem un tas varētu radīt tādu jaunu pavērsienu vispār gan Latvijas, gan pasaules sportā kā tādā.